Labvakar, prieks būt šeit. Paldies, ka esat atnākuši atbalstīt šo darbu, kas sākās jau tik daudz gadus atpakaļ. Un, kā jau pateicības vakariņās, mēs satiekamies advents laikā, par ko liecina arī, protams, šī aizdegtā svece. Es šogad advents laikam tuvojoties aizdomājos un iedziļinājos tādās savās pārdomās, kāpēc Dievs izvēlējās, kad laiks tap piepildīts un vārds tap miesa, ienākt pasaulē kā bērniņš. Tas jau tāds, protams, liekas jau pašsaprotams stāsts, ko mēs daudz zinām no āģra vecuma, no svētdienas skolas, kas tādā esam gājuši. Bet liekas taču, protams, jau vecā derība par to pravietoja, ka nāk šis bērns, kurš valdīs. Bet visādi citādi, tas jau nav tik pašsaprotami. No visiem veidiem, kā Dievs varēja ienākt pasaulē, ienākt kā bērniņam, mazam, neaizsargātam trauslam. Un es domāju, ir visai skaidrs, ka tas nebija tikai kā tāds nepieciešamā vai neizbēgamā neērtība, ko kaut kādu brīdi paciest, lai varētu tikt līdz tam pieaugušam vecumam un sākt darīt lielās lietas. Tur bija kaut kas vairāk. Un Dieva ienākšana pasaulē kā mazam bērniņam jau kaut ko ļoti, ļoti daudz pasaka par pašu Dievu. Un tā skaitā par mūsu pašu garīgo izaugsmi, uz kuru mēs esam aicināti. Un varbūt tas ir tāds jautājums, par ko jūs gribēsiet paturpināt domāt šajā advents laikā un saprast kādus aspektus, kas jums nāks prātā. Bet es gribu piedāvāt pavisam īsi 3 idejas. Ko nozīmē, ka Dievs nāk kā mazs bērniņš? Viena lieta, ka tu saproti, Dievs kā mazs bērniņš, kuram ir jāaug. Un tas attiecās uz visiem no mums. Manam Dievam ir jāaug. Visas manas dzīves garumā, kad mēs svinam viens no centrāliem kristīgās ticības svētkiem, Ziemassvētkus. Atkal un atkal mēs atceramies. Baznīcas tradīcija to saprat, ka tie ir svētki, kurus vajadzētu svinēt, atcerēties Kristus dzimšanu, nākšanu pasaulē, un evaņģēlijs to tik detalizēti apraksta. Nevis, ka kaut kur piedzima un tad radās garīgais skolotājs, glābējs, kas bija Dieva dēls, bet tas viss tiek tik detalizēti aprakstīts. Dzimšana, pirmie dzīves mēneši, kā tas viss bija, grūtniecība. Un tā viena lieta, es domāju, ka mums vajadzētu saprast, manam Dievam ir jāaug. Jo mūsu apziņa cenšas Dievu saprast, un gandrīz vienmēr mums to cenšoties darīt, kas ir labi, mēs Dievu ātrāk vai vēlāk padarām mazāk nekā viņš ir, mēs viņu ierobežojam. Ar savu centienu viņu saprast, mēs Dievu padarām atkal un atkal par tādu, ko mēs varam saprast. Un tad nāk šī apziņa, Dievs kā bērniņš. Tavam Dievam ir jāaug, tev jāļauj ir savam Dievam augt un tevi pārspēt. Gluži kā visi vecāki to vēlas redzēt pie saviem bērniem, ka viņu bērni viņus pārspēja. Bet šis jau nav mūsu bērns, šis ir Dieva bērns. Kristus, Dieva dēls, vārds tapis miesa, un viņš ienāk mūsu dzīvē kā bērniņš, lai pateiktu, tavam Dievam ir jāaug. Un tas nebeidzas nevienā vecumā, tas nebeidzas ne pēc vienas garīgas pieredzes. Tas ir ceļš, uz ko mēs visi esam aicināti, katrs no jums bez izņēmuma. Otra lieta. Dievs nāk kā bērniņš, kļūst tik trausls. Vārds ir tapis miesa, bet tik trausls. Un tas mums parāda vēl kādu svarīgu lietu. Pret Dieva atklāsmi mums ir jāiemācās izturēties ļoti iejūtīgi, ļoti uzmanīgi,
ļoti rūpīgi, jo izturoties pret Dieva atklāsmi pavirši, tā atklāsme var nomirt. Un tas ir tas lielais paradoks, un Dievs ir paradoksāls, mūsu prātam neaptverams. Cik tas ir interesanti. Pats lielākais, spēcīgākais, varenākais kļūst par kaut ko tik trauslu, kas var nomirt, ja pret viņu neizturēsies ļoti uzmanīgi. Un tādi tieši ir Dieva atklāsme cilvēka dzīvē. Dievs jau nav atcēlis savu spēju un prasmi runāt skaļi. Bet es atļaušos apgalvot, ka klausoties tikai skaļās Dieva mācības, mums īsta garīga izaugsme nekad neizdosies. Tās jau ar mēs dzirdēsim, tāpēc jau reizēm Dievs runā skaļi. Bet vienā brīdī katra kristieša, katra cilvēka dzīvē pienāk brīdis, kad tālāka garīga izaugsme ir iespējama tikai tad, ja tu sāc ļoti uzmanīgi klausīties, ko Dievs saka. Un pavisam īsi, trešā lieta, tad, kad bērniņš ir piedzimis, tu saproti, kā to ir daudz piedzīvojuši, ka pēkšņi tā tava dzīve, kas tev likās ir visai svarīga, tev ir jāsaprot, ka tava dzīve, šīs jaunās dzīvības priekšā, kas ir dzimusi, ir kļuvusi otršķirīga. Tas bērns nav dzimis, lai kalpotu tev, tas bērns ir dzimis, lai tu kalpotu viņam. Un es domāju, ka tas ir aicinājums mums visiem, un tas ir aicinājums, un es domāju, tāda mūsu arī lūkšana, ka tādi garīgi vadītāji varētu veidoties caur Baltijas pastorālo institūtu. Cilvēki, kas saprot, ka viņu Dievam ir jāaug. Nevis, ka viņi domā, ka es esmu sapratis, kas ir Dievs, un tagad es visiem to izstāstīšu, un es visu zinu, un es gudrāks par pārējiem, un tajā brīdī jau tu sāc sludināt kaut ko citu. Un mums ir vajadzīgi vadītāji, kas ir gatavi klausīties tajā lēnajā, klusajā balsī, jo pienāk brīdis, es atkārtojos, tad garīga izaugsme ir iespējama tikai klausīties kluso balsi. Tur ir tas paradoks. Un kas ir gatavs saprast, šis bērns ir dzimis nevis, lai kalpotu man, bet es kalpošu viņam. Un tas ir viss mūsu ceļš, un tas ir arī Baltijas pastorālā institūta uzdevums, ko jūs ar saviem ziedojumiem un ar savām lūkšanām esiet atbalstījuši, un paldies, ka esiet to darījuši. Pirms kādu mēnešu man bija tāds pagodinājums kopā ar bīskapu Šternu un BPI drafta vadītāju Aleksandru doties braucienā uz Ameriku, kur kādreiz es tur braucu un ņēmu Kasparu līdzi. Šoreiz viņš paņēma mani līdzi un arī Aleksandru. Un mēs tur braucam, un tad mēs stāstam par Latviju, meklējam atbalstu, lai viss tas smagums nebūtu jākrauj uz jūsu pleciem, vai ne? Un tā mēs tur tā braucam no vienas vietas uz otru, un mēs bijām ieradušies no Teksasas Losandželosā, un tas ir vienmēr tāds patīkams virziens, kurā doties, jo parasti tur ir silts. Un mēs ierodamies, un vēl ir kādas 3-4 stundas līdz pirmai sarunātai tikšanās reizei, un mēs apskatāmies, ka mēs varam paspēt aizbraukt līdz okeānam, kas turpat netālu no lidostas ir, uz tuvāko pludmales pilsētiņu. Mēs tur aizbraucam, un ir kāds stundu laiks, un laiks ir pasakains. Perfekta saulaina diena, mēs tur tā runājam, un kā jau 3 pieauguši vīrieši, ko viņi var darīt? Viņi var runāt par lietu vai viens otru apcelt. Un tā arī mums tas laiks tur parasti paiet, vai nu mēs viens otru cenšamies kaut kā apcelt, vai mēs runājam par kalpošanu, par baznīcu, par pastorālo institūtu, par draftu nometnēm. Un es tāpat par to tā īpaši tajā brīdī nedomāju, vienā brīdī man kaut kas saslēdzas.
Un es saprotu, mēs te sēžam un runājam tajā Kalifornijas saulē, un ir tik pasakaini labi. Un es tā domāju, bet kā mēs tā trīs esam satikušies? Un kā tie dzīves līkloči mūs tā ir saveduši kopā? Un es tā bez īpaši pat domāšanas par to es pēkšņi nonāku pie savu vectēvu. Es nonāku pie tā, ka man bija vectēvs Žans Ludvigs. Ventspilī mācītājs 40 gadus, un es saprotu, ka lielā mērā iemesls, kāpēc es savulaik kļuvu par mācītāju un vēlāk par bīskapu, un kāpēc Dievs līdz sirdī, un es varēju būt viens no tiem kopā ar daudziem citiem, kas BPI varēja izveidot, bija, tas viss iet atpakaļ pie manu vectēvu. Un tāds stāsts bija, ka es domāju, tāds pirmais brīdis, kad ir kaut kā Dievs ielika tādu aicinājumu aizmetni savulaik manā dzīvē, bija tad, kad mans vectēvs gāja pensijā, un es jau biju tāds jauns pusaudzis, un tur dažādi cilvēki stāstīja par savu dzīvi, un viņi visi stāstīja, ko mans vectēvs Žans Ludvigs viņiem ir palīdzējis, un kādu lomu viņš viņiem ir dzīvē spēlējis. Un man tas kaut kā, es daudz no tā neatceros, bet radīja tādu ļoti pamatotu tādu aizkustinājumu sajūtu. Man likās, cik labi, ka tā var dzīvot. Labi, par to mēs detaļās tagad neiesim. Un es domāju, tas bija ļoti liels pagrūdiens, kāpēc es vēlāk izvēlējos iet to ceļu. Tāds bija mans sākums. Bet tad es atceros, bija tāds stāsts par Edgars Freivaldu. Viņš bija ventspilnieks bijis. Un mans vectēvs padomju laikos, tas jau nebija viegls laiks, un Ventspils draudzes padomju laikos bija aktīva draudzes, tur bija svētdienas skola, tur bija jauniešu darbs, un viņi sauca uz čeku un mēģināja visādi iebiedēt un apmeloja vietējā padomju Vēnes avīzē. Bet mans vectēvs jau tajā laikā virzīja no draudzes tādus citus brāļus, kam bija spēja kaut ko pateikt, lai arī viņi kļūst par sludinātājiem, mācītājiem, un vairāk cilvēki iznāca no Ventspils draudzes un kļuva par mācītājiem. Un viens no tādiem bija Edgars Freivalds. Tur tas sākums, kā man stāstīja, bija pat tāds drusciņ komisks. Kādā nedēļas dievkalpojumā Edgaram Freivaldam bija uzticēts sacīt uzrunu. Viņš iznāca baznīcas priekšā, nostājās, ieraudzīt cilvēkus, kā es jūs, apstulba, nosark, klusēja kādas 3-4 minūtes un izgāja ārā. Tāda esot bijusi pirmā reize. Bet ar to tas acīm redzot nebeidzās, un Edgars Freivalds vēlāk iegāja kalpošanā, kalpoja mazā Pīteraka draudzītē. Es teiktu, no visā ārējā izskata Edgars Freivalds bija pilnīgi pretējs jebkam, par ko mēs varētu domāt, tas ir viens, kurš varēs aizsniegt jauniešus. Tur nebija nekā no tā. Drusciņ komiska frizūra uz vecumu, plika galvas virs ar ļoti gariem tādiem matiem, kas tika ar ko. Bet es runāju par Edgaru ar ļoti, īstenībā, es izjūtu pret viņu dziļu cieņu. Es vienkārši gribu iezīmēt to bildi. Edgara Freivalda gaita bija drusciņi savāda. Tur bija kādas kaula deformācijas, kā viņš kustējās. Un šis cilvēks kalpoja mazā draudzītē pie jūras, Pitragā, kur maz cilvēki. Bet kas ir tas paradoxālais? Pie viņa brauca puiši no Talsiem, tādi ielas puikas, un viņi atrada Edgarā Freivaldā tēvu figūru. Un tie bija brāļi Popmaņi, Anševits, kurš tagad kalpo Kuldīgā, un arī Naudžs draudiņš. Un viņi brauc svētdienās pie Edgara Freivaldas Pitraka baznīcu. Un viņi dzīves tur iegūst cits atklāsmes, cits atskaites punkts. Viņa dzīves mainās. Un kas interesanti, vēlāk tie Popmaņi dzīvo tur Pastendē, kur dzīvo arī mūsu mīļais jaukais Aleksandrs. Un viņi aicina viņu nevis uz baznīcu, bet uz sporta zāli. Un Aleksandrs, es to liecību vairākas reizes Amerikā dzirdēju, un viņi uzaicina uz sporta zāli, bet viņi redz, tie čaļi nelamājās. Un Popmanis, lielāks, stiprs, muskuļots, ir nopircis snikeri, un viņš to snikeri pārlauž, lai dalītos. Par ko jau Aleksandrs ir šokā, ka kāds dalās ar snikeri, nevis atņem.
un viņš pārlauž un iedod viņam lielāko pusi. Un Aleksandrs ir mērenā šokā. Te kaut kas te ir savādāk. Un iedomājieties, pēkšņi man tur tā Amerikas saulē sēžot, man saslēdzās mans vectēvs, Edgars Freivalds, un pēkšņi es ar Aleksandru, mēs esam tad garīgie radi. Saprotiet, tas ir interesanti. Un tad es, protams, saprotu, savulaik es biju Matejā, uzaicināts kalpot, un tad vienreiz ienāk tur tajā jauniešu dievkalpojumā tāds jauks puisis no Sabilas, Kaspars Šterns, un mums sākās draudzība, un viņš sāk Matejā kaut ko darīt, un tur ir garš stāsts, kā mums tas viss ar Kasparu attīstījās, un es domāju, kā tas ir? Tas viss iet atpakaļ pie mana vectēva, bez tur iespējams nebūtu tie popmaņi pastendē, nebūtu Aleksandrs, mēs nebūtu, un viss būtu pilnīgi citādāk. Un kāpēc es to visu stāstu? Ir jau katram var dzīvē pienākt tāds brīdis, kad tu tā skaties atpakaļ un tu domā, varbūt es būtu varējis izdarīt kaut ko vairāk kaut kādā brīdī. Un es pieņemu, ka kādam no jums ar tas vecums ir pienācis. Bet es teikšu, ka ar visu to nevajag novērtēt pa zemu to, cik vērtīgs ir tas, ko tu palīdzi ieguldīt citos cilvēkos. Jo tie rezultāti, mans vectēvs jau ir miris, tagad jau kāds 35 gadus atpakaļ. Man bija tas gods Edgars Freivalds, kad es vēl kalpoju kā bīskaps, izvadīt mūžībā. Es to sajūtu kā pagodinājumu, vadīt viņa bēres, sludināt viņa bērēs. Bet tas, ko mēs ieguldam citos cilvēkos, tas nes rezultātus reizēm drīz, bet tie rezultāti varbūt paudzēs. Un es teikšu, tas, kas notiek pastorālā institūtā, tas, ko es redzu, kad ganībās notiek drafta nometnes, tur ir jau izgājuši kādi 1000 jauni cilvēki ar drafta nometnēm, un tās nometnes turpinās un kļūs starptautiskas, un brauc no citām valstīm. Un tur visur aizmugurē ir jūsu lūgšanas un arī jūsu nauda. Tie rezultāti, ko mēs redzam tagad, un es tā tiešām varu pie sevis smaidīt, kad es iztēlojos, kas visu vēl var ar to visu notikt. Vēl kāds 30 vai 50 gadus, kad mēs visi varbūt vairs nebūsim pat šajā pasaulē. Kā tie garīgie ciltskoki, dzimtas, tie zari, kā tas viss veidojās un kur tas viss aiziet. Tāpēc ir labi darīt dažādas lietas, bet tas, ko tu vari darīt, ieguldot cilvēkos, palīdzot cilvēkiem augt, iepazīt Dievu, saprast, ka Dievam ir jāļauj augt, ka pret to Dievu balsi ir jāizturās ar uzmanību, jo tur notiek garīga augšana. Un viņam ir jāpakļauj savu dzīvi. Ja mums to ar Dievu palīdzību izdodas izdarīt, tad tāda dzīve nekad nebūs nodzīvot pa tukšo. Tāpēc paldies, ka jūs tajā piedalieties, lai Dievs jūs svētī tālāk to darīt.